Sveiki, mani sauc Andra, un es gribu jums parādīt vienu rīku, bez kura, ja godīgi, es vairs nevaru iedomāties savu ikdienas darbu. Tas ir mākslīgais intelekts, kas automātiski veido prezentācijas. Ir vairāki, es esmu izmēģinājis vairākus, bet šis man patīk, jo viņš liek iekšā labu saturu un veido skaistas prezentācijas dažu minūšu laikā. Viņš var izveidot gan prezentācijas no jūsu iedotā materiāla, gan veidot arī pats saturiski. Šis brīnišķīgais rīks sauc uz Gamma Up, un jūs vienkārši atkal rakstiet Gamma Up, un jums piedāvās izvēlēties atvērt saiti, un tā izskatās šādi. Kamēr jūs tātad neievadīsiet savu e-pasta adresi, jums neatļaus darīt, tāpēc sava e-pasta adrese būs jāpiereģistrē, bet atkal, kamēr jūs vien neievadiet kaut kādus savus kartes datus, no jums nekādu naudu paņemt nevar. Bet es teikšu tā, bez maksas ir ļoti ierobežotas tās iespējas, ko šeit piedāvā, tāpēc šis ir vienīgais mākslīgā intelekta rīks, pa kuru es maksāju. Ja nemaldos $20 mēnesī, jo es prezentācijas izmantoju daudz, un tas, ka man mākslīgais intelekts izveido prezentāciju dažu minūšu laikā, kuras, protams, es vēl varu uzlabot, es varu pārnest uz PowerPoint, bet tas tomēr ir milzīgs laika ietaupījums. Īpaši ikdienā skolā, kad ir nepieciešams daudz prezentācijas. Tagad es parādīšu jau no sava konta skatpunkta un atgādinu, tas ir maksas konts, bezmaksas jums atļauts salīdzinoši maz. Tātad es esmu tagad savā kontā un es parādīšu, kā var izveidot jaunu prezentāciju. Tātad varu veidot prezentāciju, rakstot to savu vaicājumu, un viņš uzreiz pats saturiski veidos prezentāciju. Es izvēlos cik slaidus es vēlos, kādu izskatu es vēlos, lai tas tiktu rakstīts latviešu valodā. Šajā mākslīgajā intelektā ir iestatīta jau latviešu valoda, nevis tiek automātiski tulkots dokuments no angļu valodas. Un es tātad varu izvēlēties, vai viņš man rada mājaslapu, dokumentu vai kaut kādu sociālo tīklu saturu. Es vēlos izveidot prezentāciju. Un es, piemēram, pateikšu, es mācīju arī vācu valodu, kādreiz, piemēram, pavēles izteiksme. Piemēram, šādi pavēles izteiksme vācu valodā, kā svešu valodā, 5. klasē. Un viņš uzreiz piedāvās, kā tas varētu izskatīties. Gaidam. Un tātad rekur ir tas piedāvājums, ko radīs šis rīks. Tātad, kas ir pavēles izteiksme, kā veido, kāda pavēles izteiksmes veidi, piemēri, kā var atbildēt, te ir iekļauta aktivitāte, kā izvairīties no kļūdām, nozīme ikdienā. Ja man liekas, ka man jāpievienojas, var pievienot vēl papildus kādu slaidu. Ja man liekas, ka man šis nav vajadzīgs, tad es viņu vienkārši varu izdzēst. Un tad tālāk es izvēlos, vai es gribu, lai ļoti minimāla prezentācija, minimālu tekstu, ļoti daudz informācijas slaidā detalizēts. Es parasti izvēlos šo, pietiekuši detalizētu, bet nav arī ļoti pārblietēts slaids. Es varu izvēlēties kādu es vēlos izskatu. Šeit ir patiešām liela izvēle. Es varu pati radīt savu izskatu, bet varu redziet, no cik daudz iespējām var izvēlēties. Piemēram, izvēlēsimies šo izskatu, es varu apskatīties, kā tas izskatīsies. Nē, man nepatīk, piemēram, šo. Jā, es gribu šādi. Un tad ļoti var izvēlēties, vai es vēlos mākslīgā intelekta radītas bildes, vai es vēlos grafiskos attēlus, vai es vēlos brīvpieejas bildes, par kurām nav jāmaksā autora atlīdzība. Nu, piemēram, es vēlos ilustrācijas. Un es
nospiežu radīt. Un tagad es neapturēšu ierakstu, bet parādīšu, cik ātri notiek prezentācijas sagatavošana. Un ārkārtīgi patīk šis posms skatīties, kā top. Man šādu prezentāciju uztaisīt noteikti prasītu vismaz stundu, ja ne ilgāk. Nu, protams, ka skolotāji jāpārskata, vai tas, kas šeit ir sarakstīts. Iespējams, ka vācu valodas gramatikai šī prezentācija pārāk daudz teksta, tad es varu sākt sarunāties mākslīgo intelektu, izvēlēties aģents, un tad man atvērsies šeit labajā joslā, un es varu sākt pielabot, teikt, nē, tomēr liec mazāk tekstu, maini bildes un tā tālāk. Reku te, piemēram, piemēri, kā atbildēt. Ja? Mēs redzam, re? Kolosāli. Ja, ir radīta prezentācija, jūs redzēt, man liekas, pat minūte nepagāja. Un kas vēl ir brīnišķīgi? Tātad es varu tagad runāt ar mākslīgo intelektu un mainīt slaidos. Es varu arī uziet uz konkrētā slaida. Piemēram, man nepatīk šis attēls. Es varu runāt ar aģentu. Lūdzu, radi citu attēlu. Šis man nepatīk. Un tiks nomainīts attēls, vai es varu pateikt, lai tur, piemēram, ir 2 meitenes un 1 puika, vai tam līdzīgi. Viņš piedāvās, vai es gribu iepriekšēju attēlu vai jaunu attēlu. Es varu nomainīt arī uz fotogrāfijas, jebko. Šeit es varu pati rakstīt, labot, ja? Es varu, visu šeit darboties, ja? Tātad nospiežot uz visa, ja, tad rekur. Viņš, piemēram, man piedāvāja šādu attēlu. Es teikšu, nē, nepatīk, man vajag tomēr iepriekšēju. Es varu nospiest šo vienu peles pogu un nokļūt apakaļ pie iepriekšējā attēla. Es varu pievienot savas piezīmes un tam līdzīgi. Bet vēl pēdējā funkcija, ko es vēlos parādīt, tad, protams, ir spēlēties bezgalīgi, ir fantastiski, kad es varu dalīties ar savu kolēģi, un mēs varam reizē darboties ar šo prezentāciju un ar mākslīgo intelektu viņu pielabot, kā es dažkārt darīju, es uzstājos ar kādu kolēģi, bet es viņu varu eksportēt uz PowerPoint vai Google Slides. Un tad šī prezentācija ar vienu beles klikšķi kļūst pa PowerPoint prezentāciju. Es dodos uz PowerPoint programmu, kurā es, piemēram, jūtos drošāk un stabilāk, un visus labojumus veicu tur. Bet jūs redziet, kāds fantastisks materiāls man ir radīts dažu sekundžu laikā, un es netērēju stundas veidojot prezentāciju. Šo noteikti izmēģiniet. Lai jums veicas!